Kārlis Lācis un Indras Busuls ir ieradušies Stikla studijā. Čau! Dod 5 LV. Čau, Martiņ, nu kā ir? Viss labi. Kaspars raud visu laiku, tu mums traucē. Tev viņi neapiežo? Viņš pavēl, Inter, mums vajadzēja atkal sačakarēt dienas ziņas. Patiesībā viņi ļoti man uzpasējuši visu šo laiku. Kāpēc mēs tik mēs pusstundu pavēl. Mēs reāli laicīgi. Pusstundu pavēl. Bet jums nav deja vu, ka mēs šitad jau esam bijuši šajā situācijā. Pagājuši gadu bijām. Es līdz nošēru. Tas pats datums un gandrīz tieši tas pats pulkstenis. Jā. Aha. Deja vu, redz, mazliet ir atkāpīt. Tā, viss. Tā tad. Inter Busula, Kārlis Lācis, kā jums iet? Kārli, tu pirmais. Labi, mums iet. Labi, jā. Mums te ir dažas grupas Latvijā, kurās knapi 2 bērnus var saskaitīt. Duetā Busuls un Lācis var vesels 6 uzreiz. Un abonementa orķestrija pieskaita visu, tur vispār. Man bija visvairāk no Double Soul Music, man bija visvairāk paciņas. Tas ļoti labi. Jā. Tas ir ļoti labi. Klau, Kārli, mēs ar Interu jau bišķiņu papļāvājām, bet es zinu, ka tev ir pašam tā situācija tagad tāda, ka viens jaunākais vēl ir tepat, bet vecākais ir pavisam tālu. Kā tu kā tēvs tiec ar to galā? Vai tev nav grūti, ka ir... Es diezgan labi tiek, jo viņš tagad pa FaceTime katru dienu zvana. Galvenais mammai. 5 minūtes dienā sanāk? Viņš stundām runā. Tad jau viņš pats vainīgs. Viņš tev pelna tos bonus. Tā kā es varu vienīgais cerēt uz mazbērniem jau tagad. Viņš ir aizbraucis uz Oklahoma. Viņš ir aizbraucis uz Tulsu. Uz Tulsu? Ko viņš dara Tulsā? Spēlē basketbolu un studē. Un ļoti labi spēlē. Jā. Tas lielais zirgs, jā. Tā lielā līga rādās kaut kur? Jā, mums jāceļās 3 naktī, un tad mēs skatāmies tās spēles. Super. Super 3 naktī regulāri celties. Jā, kāda vaina. Inter, pavisam nesen marta beigās pirms 9 mēnešiem tava jaunākā atvasa nāca klajā. Jā, mūzikas terminos runājot. Nāca klajā, tika izdots jauns jaunā līmenī iesoļoja. Jauns pēcnācējs tika izdots. Un 15 gadu starpības starp pirmo un pēdējo. Jā, mazliet pat es teiktu vairāk. Pat varbūt 16, 15 pusi mazliet, tur uz... Super. Godīgi jauns izjūtas pilnīgi, jā. Bet ja mēs tev liktu atskatīties atpakaļ, atcerēties to laiku pirms 15 gadiem, tu būtu gribējis, lai tev kāds pastāsta kaut ko par bērnu lietām vairāk nekā tajā brīdī tu zināji? Labprāt, jā. Labprāt. Man liekas, ka tas būtu svētīgi, jo tad, kad mēs sākām, tad informācijas bija pamaz, internet nebija vispār. Ja godīgi, šis ir ļoti labs veids, kā pastāstīt. Kā uztaisīt. Jā, kā uztaisīt, to es zināju, tad jau. Arī tā. Arī tā, zinu. Bet, uztaisījām. Un, ja godīgi, es esmu lepns par savu dēlu, par savu vecāko, par savu pirmdzimto. Man arī 5 minūtes ilgāk es esmu pavadījis ar viņu noteikti dienā. Jā, tad, kad viņš ir mājās, tad, kad viņš arī nav mājās, mēs tad arī runājam pa telefonu, tās baigās problēmas mums komunikācijā nav. Pusauģiem vienmēr ir kaut kādas problēmas, kā Ārlis vēl zina. Tev bija, jā, man ne. Jā? Man pašam bija kaut kādas problēmas. Tā kā viņš jau baigi labā skaņa. Šies ņem mikrofonos arī iekšā, vai ne? Bet šī skaņa, Inter... Lai ir. Vai ne? Parāda šī pasākuma būtība, jo galā mums to vajag. Mums to vajag, lai nodot... no lūpām mazliet, pagai? Mums to vajag, lai to nodot tālāk cilvēkiem. Liels paldies par sidrabiņa lietu. Nodošu tālāk. Nē, baigi, malek ļoti labi. Inter Busula. Kaļavē, teiksim tā. Inter Busula, Kārlis Lācis. Bija pirmā vieta, bet ne, Kārlis Lācis nebija. Pirms gada vispieprasītākā dziesma labdarības maratonā dod 5 bija Miglas rīts. Šogad atkārtojam? Man liekas, tad, kad es te biju viens pats, es nevienam viņu nebiju spēlējis to skaņdarbu. Tas jau bija pirms daudz gadiem. Jā. Tas bija kaut kad 3-4 gadu atpakaļ. Mēs jau bijām tur, stacijas laukumā.
Futbola gāzām virsū. Bet zini... Un tad es tāds satraucies, viņi tur tādu nospēlēja. Man liekas, ka bija ok, ne? Un tad jau pēc tam mēs ar tevi, un tad tagad atkal laikam, tad, cik es noprotu. Neko nemāk. Nu, mums arī... Šogad arī pasūtīja. Ziniet, es tieši gribēju teikt, ka ir nepieciešams vēl kaut kādiem 23 cilvēkiem ziedot par Miglas rītu, tad būs pirmā vieta atkal. Tad spēlējam. Tad varbūt uzrunā Inter savus fanus. Nē, ja, protams, patīk šī kompozīcija, visi cieņi, dārgie draugi. Mums ir prieks, ka tāda ir radusies, ka šo dziesmu mēs esam ierakstījuši un iespēlējuši skaisti, un tu taču tādi grandi spēlē un tādas aranžijas uztaisītas un noproducētas un tā tālāk. Bet, ja godīgi, bija ļoti vienkārši šo skaņdarbu, tā teikt, noproducēt, novest līdz gala rezultātam, jo viss bija baigi skaidrs. Vēstījums, sākums, beigas. Īstenībā es varu pastāstīt. Kas ar to bija domāts un tā? Viņš pirmo vasaru viens pats nabaks ņurcīja visu tūri, viens pats ar klavierītēm un tāds visu laiku jutās īsti nesaprasts ar to gabalu. Tad beigās viņš bija tik uzstājīgs, ka bija jānāk draugiem palīgā. Bet tagad paklausīsimies, kas beigās sanāca. Arī ar tā pašām klavierītēm. Dāmas un kungi, Inters Buselis, Kārlis Lācis dzīvajā, dod 5 labdarības maratonā, laiks. Es piecēšos. Jā, uzgāžam. Ļoti miglainam rītam ir laiks. Dārgie draugi, esiet sveicināti Doma laukumā. Maratona pēdējā diena, bet noteikti... Man liekas, ka maratons mums jāturpina sevī. Šī sajūta ir jāpatur. Ne tikai Ziemassvētkos, protams, bet visa gada garumā. Un tad atkal iespējams ar šīm sajūtām mēs varētu padalīties šeit, dot 5 studijā. Atkal pēc gada. Un tad atkal sākt no jauna. Un kā dzīve. Mēs piedzimstam, mēs aiziem, tad atnāk kāds cits mūsu vietā un tā tālāk. Jā, es sākšu, dārgie draugi. Sveiciens blogeriem, starp citu visiem. Atkal klāt ir rīts. Kam vienmēr. Pat ja miglātīts. Tas šoreiz būtu.
Paldies! Oi, kas skaisti. Soul emotional, es teikšu tā, ja. Labi, jā. Jānis Elsbergs, starp citu, sarakstīs vārdus. Ļoti labus. Un baigi forši un... Jānis Elsbergs sarakstīs vārdus un... Nu, ko mēs tur varam... Nu, viņš foršs dzejnieks. Tā ir. Tad viņš paņēma pauzes, starp citu, pēc šī skaņdarba. Un tagad viņš atkal atgriezās. Ļoti labi. Es varu vēl vienu jautājumu uzdot mūziķiem. Jūs esat tādi bieži vien šķiet visu varoši, stipri vīrieši, kas visu spēj vienmēr paspēt un izdarīt. Ko jūs ieteiktu tiem vīriešiem, kuriem ir kaut kā kauns izrādīt savas jūtas, kauns pateikt varbūt bērniem, es tevi mīlu, kauns samīļot jau kādu lielāku bērnu, paņemt klēpī. Kāpēc tas ir jādara? Kāpēc jums šķiet, ka ir svarīgi to savu mīlestību nodot tālāk? Ja godīgi, es maz zinu tādus vīriešus, bet noteikti, ka tādi ir, tie stiprie, emocionāli, kā sevi noturīgie un tā tālāk. Bet no malas tā ļoti bieži izskatās. Jā, bet mums kolektīvā viss ir kārtībā. Gan Gīņša Pabērs, gan Zemīša Kaspars un Edvīns Ozols un visi, mēs, kas esam čaļi. Lepojās ar to, kad... Jā. Ar 5 minūtēm nepietiks, mūsu gadījumā. Pat bērni saprot, kas notiek. Ja būtu 5 minūtes, es nezinu, izsviest ārā viņi pa priekšu, un tad pēc tam man sieva izsviest ārā no mājas. Bet tiem čaļiem, kuri, tā kā ir pārāk ieraušies sevi un vēl nav izbaudījuši to bērnu mīlestību pret viņu kā pret tēvu, man liekas, Viņi aizies uz to jūsu lekciju, un tad jau būs kārtībā. Man liekas, ka viņiem pirmkārtām tiešām jāatnāk būs tad, uz lekciju, un otrām kārtām, jāpasaka, pašam jāiedziļinās. Tur bērns viņam pateiks uz redzēšanos. Ja viņš neko nedarīs, tas bērns arī noteikti neko nedarīs. Tas ir skaidrs, jā. Ko es viņam varu ieteikt? Pamēģināt, kā ir. Jo tas status tēvs, es uzskatu, ir jānopelna. To es arī teicu tajā lidostā, kad es biju. Un man jau arī nelīdz galam sanāk, teikšu tā, jā. Nelīdz galam. Kā jau es teicu. Tu jau pa mājām vien tik dzīvoji. Es jau pa mājām vien dzīvoju. Nelīdz galam, bet man ir vēlme. Un tas, man liekas, arī ir diezgan svarīgi, lai tevī būtu vēlme pirmā kārtām, un tad nākamais tas būtu tas bliedziens un pateikt, nevis tur melot kaut ko, it kā tāpat, lai tikai būtu tas vārds es tev mīlu, bet arī pieiet viņam klāt un sajust to, ka tiešām tas ir tavs bērns, tu viņu esi taisījis un tavu mīļotā meitene ir radījusi, tas ir jūsu kopīgs bērns, ka ne tikai māte, bet arī tēvs ir atbildīgs par bērnu emocionālo stāvokli un viņa pasauli, jo viņš pilnīgi savādāk domās, ja tēvs pret viņu neattieksies kā pret savu bērnu, ja viņi ies garām kā svešinieki katru dienu, un ja tikai mazliet es, tā labi birst. Normāli birst, jā. Malači. Pēc pasies sīkiem veselu cūciņu izbīrt. Ja es tev liktu izvēlēties vienu arī vīriešu kārtas pasaules slavenu dziedātāju, kurš tev riktīgi tā kā, patīk? Ko tu izvēlētos? Viņam tikai viens ir. Kurš tas ir? Nē, ir vēl, protams, vēl dažādi, jā. Man nav nejausmas, jā, es pat nezinu. Vai kurš pirmais nāk prātā? Tāds, kur tu labprāt satiktu? Uz kaut kādu mazu mirklīti. Dons? Cik tu būtu gatavs samaksāt par iespēju aiziet uz Donu koncertu arēnā un pēc tam ar viņu, tā teikt? Ko viņš teica? Cik tu būtu gatavs samaksāt koncertu arēnā par Donu? Aiziet uz Donu un pēc tam viņu arī satikt un ar viņu tā teikt saskandināt. Tu aizēji uz koncertu arēnā, kur ir Dons, un tad tu aizskatu ar viņu satiecies un saskandini kādu glāzi īpašā dienā. Uztaisi bildes un tā. Un var parunāt. Cik tu būtu gatavs par šādu iespēju maksāt? Tas būtu forši.
Jā, bet Piķi, cik tu maksātu? Tāds jautājums par šo. Nu, cik viņš gribētu? Es domāju, daudz viņš neprasītu. Nu, šobrīd par kāds ir nosolījis mūsu labdarības izsolē dot 5 LV šajā brīdī. Kāds ir aizsolījies līdz 281 eiro par 2 biļetēm uz tavu koncertu un šampīzeru saskandināšanu ar tevi. Šī izsola nav beigusies. Šī izsola nav beigusies, viņi turpinās. Mēs varam pa Kronenburg Blanku ieraut tur tajā. Nevis tur šampaniet kaut kādu nepazīstamu nevienam, zin kā. Varam to bliest. Dāmas un kungi, pat par 2-3 pudelēm katrs. Priekšpēdējā izsola. Viņš starp citu ir bezalkoholisks. Joprojām gaisā izsola dod 5 LV 2 biļetes uz Itaru Busuļu lielo koncertu 8. martā plus šampanietis ar mūziķi. Ja? Lieliska Ziemassvētku dāvana kādam. Jā, es ar lielāko prieku. Es pats arī varu ieguldīt, ja kaut ko pats sev. Satiksimies visi kopā tādā labā atmosfērā. Ja baigi forši, maleči, ļoti labi birst un pasties. Tikšanos ar tevi. Paskat, kā mazais, kā viņš no cimdiņa izbēra ārā naudu, draugi. Paldies. No cimdiņa. Nu, paskat. Inter, kā jūs mīl. Kāpēc Magnus sēž uz kastes? Viņš grib uzspēlēt maršu. Man liekas. Beidzot arī Magnus ir kļūst par izpildītāju. 60, ja tu teici kaut kāds. 60 sitienu minūtē. Nu tāds maršiņš. Viņš ātrāk vajag. Nē, viņš vienīgais ir sajauks vārds, bet tas nekas. Tas nav 60, ir normāli. Tas ir 120 vecīt, nevis 60. Lai ir maršs. Būs labs, jā. Es kā Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku štābu orķestra bijušies dalībnieks, nu tā ir, apmēram. Es atvainojos, otrais mikrofons. Un apnicis mums mākoņos, pīkstos baltos pūkainos, gribam griezties karuseļos, atrodiet mums kāpostos, mammas tēti piestrādājiet, citus darbiņus nolieciet, un viens otru tad apkampiet, jo mēs gribam lejā. Apnicis mums mākoņos, apnicis mums mākoņos, apnicis mums mākoņos, ka tagad gribam lejā. Paskatieties kāpostos, paskatieties kāpostos, paskatieties kāpostos, varbūt mēs jau smējam. Labi, da mammas tēti piestrādājiet, citus darbiņus nolieciet, un viens otru sabučojiet, apkampiet un samīļojiet, meklējiet mūs patisonos, gribam doties pārgājienos, gribam griezties karuseļos ar nebēdnīgām sejām. Apnicis mums mākoņos, apnicis mums mākoņos, apnicis mums mākoņos, ka tagad gribam lejā. Paskatieties kāpostos, paskatieties kāpostos, paskatieties kāpostos, tagad mēs jau smējam. Apnicis mums mākoņos, apnicis mums mākoņos, ka tagad gribam lejā. Paskatieties kāpostos, paskatieties kāpostos, paskatieties kāpostos, varbūt mēs jau smējam. Jā, Magnus Deviņš, solo. Apnicis mums mākoņos, apnicis mums mākoņos, ka tagad gribam lejā. Paskatieties kāpostos, paskatieties kāpostos, paskatieties kāpostos, varbūt mēs jau smējam. Apnicis mums mākoņos, apnicis mums mākoņos, apnicis mums mākoņos, ka tagad gribam lejā. Paskatieties kāpostos, paskatieties kāpostos, paskatieties kāpostos, varbūt mēs jau smējam. Bravo! Inters Busulis, Kārlis Lācis un Magnus Erīņš. Magnus, man tev ir ziņa no Kaspara Grigaļa. Ir kur augt, bet malacis. Šeit parūpējies. Es domāju, ka tā būs. Ir kur augt, bet malacis, jā.
Viņš laiks skatās, viņš gaida, kad tu brauks mājās. Es zinu. Viņš teica, ka šodien mums tā otrs labdarības maratons jābeidz obligāti līdz 11. Jo Marta nāks 11. ārā. Īstenībā Marta nāk ārā 15:10. Tā kā jums vēl ātrāk jābeidz. Cikos jūs beigsiet vispār? Mēs tad arī cauri iznāksim ārā, pacelsim čeku un zecīt. Inter, ko tu vēl gribi iemācīties? Es gribētu iemācīties spāņu valodu. Es gribētu iemācīties mazliet kaut ko vairāk pateikt franču valodā, jo tikai vārdu merde. Es varu pateikt bonjour un bonsoir. Bet spāņu valodu es gribētu iemācīties vairāk, bet franču valodu dēļ efekta. Dēļ runas efekta. Jā, tur ir, jā, efekts ir. Kurš man ir? Jā. Un čūsku nosist es negribu. Nevajag, nē. Nu, tas ir dzīvnieciņš. Galu galā. Aka jau ir, aku nevajag. Un kas tur vēl bija? Jāstāda koks. Nu, tie, kas tur mums laukos, ja Mārta redzējis, tiem kokiem jāsaka paldies, ka mēs viņus atstājām, ja godīgi. Tagad tā. Ļoti labi. Interu Kārlu, vienmēr prieks jūs satikt. Liels paldies. Maleči, turamies kopā. Ja gribat pārslēdzieties uz Eņģeļiem par Latviju, citā kanālā, kad šis viss beigsies, noteikti arī varat padalīties ar labiem darbiem arī tur. Mēs tur brauksim arī. Mēs taču visi esam vienoti, taču šajā Ziemassvētku laikā. Absolūti. Bija starp citu viesi no citām radiostacijām arī? Jā, bija Valdis Melders, Kaspars Breidaks bija. Vai, cik jauki, visi kopā, nu. Teļuk arī apvienosies varbūt. Tā, Inter. Dārgie draugi, Kārlis Lācis. No Kandavas, Inters Busols no Ģibuļiem. Čau! Tiekās! Čau visiem! Doma augumā! Labdarības maratons dod 5 no 17. līdz 23. decembrim. Latvijas radio aicina būt kopā pa īstam.